sveiciens tiem, kas ir pieslēgušies attālināti, sveiciens tiem, kas ir klātienē šeit Digitālās transformācijas centrā. Tātad šodien mums ir tāda lieta kā Ventspils Digitālās transformācijas stratēģijas 2023. līdz 30. gadam un ceļa kartē Digitālā Ventspils 24-27 apspriešana, sabiedriskā apspriešana, ko paredz tātad šāda jauna dokumenta, jeb stratēģijas izstrādes kārtība un apstiprināšanas kārtība. Un tātad burtiski no manis pāris vārdi, kāpēc šāda stratēģija noteikti jau ir dzirdēts, pamanīts, gana daudz par to ir runāts, ka no 2014. gada līdz 2020. gadam Ventspilī bija IKT nozares attīstības stratēģija apstiprināta un tika realizēta, kuras ietvaros ļoti daudz un dažādas aktivitātes, protams, jau ir realizētas un veiksmīgi uzsāktas. Piemēram, no paša digitālā centra viedokļa tās galvenās virzienas noteikti ir šī rīcības programma datorprasmu apguvēja jauniešiem, ir šīs klāstera aktivitātes, kas ir tečapi, un, protams, arī dažādi projekti, kas ir realizēti, lai veicinātu Ventspili kā IKT tādu veiksmīgu virzību un attīstību, un, protams, arī ir prieks, ka mēs, piemēram, tais pašos e-indeksā vērtējumos saņemam labu vērtējumu kā pilsēta un kā pašvaldība. Mēs saprotam, ka tas virziens ir bijis pareizs un noteikti ir jāturpina šis darbs. To mēs esam arī darījuši. Mums bija Eiropas Savienības projekts, kur mēs sadarbībā ar citām Eiropas Savienības valstīm un pilsētām kopīgi izstrādājām šīs transformācijas rīcības plānu, tieši digitālās transformācijas rīcības plānu, un attiecīgi pēc tam esam lūguši, lai konsultanti mums palīdz sagatavot arī šīs Ventspils digitālās transformācijas stratēģiju. Apzināti esam aizgājuši no tā, ka nav šī IKT nozares attīstības stratēģija, bet tieši digitālās transformācijas stratēģija, jo tas ir arī šobrīd ne tikai Ventspils, bet visas Eiropas virziens. Ja paskatāmies visas jaunās Eiropas Savienības programmas un projektus, tad tie ir kā reiz šī virzienā virzīti un arī attiecīgi turpmākos 7-8 gadus noteikti strādāsim tieši digitālās transformācijas virzienā. Tāpēc arī šīs stratēģijas nosaukums ir šāds. Protams, tas joprojām paredz visdažādākās IKT nozares attīstības pasākumus, aktivitātes, gan pašvaldībai, gan uzņēmumiem, gan valstī kopumā. Bet, sīkāk, ko mēs tieši esam saplānojuši un kas ir plānots izdarīt šīs stratēģijas ietvaros, es lūkšu vienu no konsultantiem, Sandrai Roškalnē, kur tad arī noprezentēs, kāda šī stratēģija ir tapusi. Lūdzu. Labdien, sveicināti! Paldies visiem tiešsaistē un arī klātienē, kas ir ieradušies. Tad ļoti īsi pastāstīšu pēc būtības, kas šajā stratēģijā ir paredzēts, un tad arī uzklausīsim jautājumus, ja tādi būs. Tātad sākšu ar to, ka stratēģija tapa pēc Ventspils digitālā centrā pasūtījuma, un tās izstrādātāji ir Latvijas digitālais akcelerators kā biedrība sadarbībā ar Ventspils augsto tehnoloģiju parku. Un galvenie eksperti, kas bija iesaistīti procesā, ir augsto tehnoloģiju parka un Latvijas digitālā akceleratora valdes loceklis Ivars Eglājs, Sandra Roškalne, tātad es, kas pārstāv tehnoloģiju parku, tieši tehnoloģiju attīstības daļu, un Līga Ignate, kas mums pārstāv, teiksim tā, digitalizācijas novirzienu, jeb Eiropas digitālā centra Ziemeļkurzemes kontaktpunktu. Stratēģijā ir noteikts, ka Ventspils vīzija ir kļūt par nozīmīgu Eiropas centru, kurā tiek radītas un arī ražotas digitālās un zaļās tehnoloģijas, un virsmērķis attiecīgi ir izmantot šīs digitālās tehnoloģijas, lai nodrošinātu augstu dzīves kvalitāti Ventspils iedzīvotājiem un radītu lielisku ekosistēmu uzņēmēju darbībai. Droši vien jautājums, kāpēc vispār digitālā transformācija? Tas ir ļoti aktuāls temats šobrīd pasaulē, Eiropā un arī Latvijā. Globāli ar digitālo transformāciju saprot dažādus risinājumus, kas ir balstīti gan
digitālajie risinājumi, kas ir pieejami gan publiskai, gan biznesa videi, un tas ietver ne tikai prasmes, bet arī pēc būtības cilvēku domu gājiena, ja pašu domāšanas maiņu kopumā kā tādu. Savukārt, ja mēs skatāmies organizācijas līmenī, tad ar digitālo transformāciju tiek saprasts dažādu procesu, pakalpojumu produktu izstrāde, ieviešana uzņēmumā, kas ir balstīta gan pašu uzņēmumu procesu vai organizācijas procesu pilnveidei, efektivitātei, gan arī tas viss ir balstīts tieši arī saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, miedarbību ar klientiem un tam līdzīgi. Ja mēs tīri skatāmies, kāds ir rezultāts un labums no tās digitālās transformācijas, tad pēc būtības tādā valstiskā līmenī tas ir IKP, jeb iekšzemes koprodukta pieaugums. Un šeit ir tāda neliela vizualizācija, kas pēc būtības parāda to, ka lai IKP pieaugums arī būtu no šī procesa, tad ir vajadzīgs gan, teiksim tā, spēcīga stratēģija šo procesu ieviešanai, gan arī attiecīgi investīcijas šo procesu ieviešanas finansēšanai. Tātad abu kombinācijai vajadzētu rezultēties ar IKP pieaugumu un, teiksim tā, labklājības pieaugumu valstī pēc būtības. Kas ir ietverts šajā dokumentā? Kopā ar stratēģiju nāk līdz arī tāds kā pielikums, ko mēs saucam par digitālā ceļa karte 24/7. 24 tāpēc, ka šī ceļa karte ir paredzēta kopā 24 nozarēm, 12 publiskajām, 12 privātajām nozarēm. Un šajā ceļa kartē ir parādīts konkrētās tendences un iespējas katrai no nozarēm 7 dažādās digitālajās tehnoloģijās. Tātad attiecīgi, kā redzēt nelielā vizualizācijā ar zilu tādu krāsu ir atzīmēts, kuras no attiecīgajām 7 tehnoloģijām ir konkrēti aktuālas digitālajai transformācijai katrā no nozarēm, gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Tas viss ir pieejams publiskā dokumentā, vai ne, katram apskatēji, tā kā aicinu arī iepazīties ar šo dokumentu, ja jūs to vēl neesat izdarījuši. Kā mēs noteicām šīs stratēģijas sasniedzamos rādītājus Ventspilī? Mēs vispirms skatījāmies uz Eiropas komisijas noteiktajiem mērķiem līdz 2030. gadam, tieši digitālajā transformācijā. Šie mērķi ir iedalīti 4 jomās, tātad prasmes, uzņēmējdarbība, publiskie pakalpojumi un infrastruktūra. Neiešu tagad cauri katram no Eiropas mērķiem, bet izejot no šiem Eiropas mērķiem, ir radīti arī Latvijas līmeņa mērķi tieši arī šajās 4 jomās. Šos mērķus ir definējusi Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība asociācija, jeb kā mēs to saucam, LIKTA. Un attiecīgi izejot no šiem Eiropas un Latvijas mēroga mērķiem, mēs esam definējuši attiecīgos mērķus Ventspils pilsētai līdz 2030. gadam. Arī šajās, protams, 4 jomās - prasmes, uzņēmējdarbība, publiskie pakalpojumi un infrastruktūra. Pāram ātri iziet cauri arī katram no šiem mērķiem. Tātad tabuliņā tālāk ir redzams iepriekšējā attēlā redzamie mērķi, bāzes vērtība, tātad 21. gadā esošā vērtība, 3. kolonā. 4. kolonā ir šis izaicinājums, jeb sasniedzamā vērtība līdz 2030. gadam, un tad tālāk jau ir norādīts atbildīgās institūcijas un instruments vai investīcija programma, ar kuras palīdzību to arī var sasniegt. Tātad pie prasmēm mums pirmais mērķis ir strādājošo skaits IKT uzņēmumos. Šobrīd Ventspilī tie ir uz 21. gadu 729 IKT speciālisti, jeb 4%. Mēs esam diezgan ambiciozi noteikuši, ka uz 30. gadu tas varētu dubultoties, bet vienlaikus arī ierosinām mainīt uzskaitas metodoloģiju. Ja iepriekš ir
apkopoti dati par IKT uzņēmumos strādājošiem darbiniekiem, kas vienlaikus var būt gan IKT speciālisti, gan, pieņemsim, lietvedības vai citas jomas speciālisti, tad mēs ierosinām mainīt šo uzskaitas veidu uz tieši IKT speciālistu skaitu, ne tikai IKT uzņēmumos, bet jebkurā organizācijā, iestādē Ventspilī, jo arī pietiekami daudzās iestādēs, praktiski jau katrā uzņēmumā ir vismaz kāds IKT jomas speciālists, un ja mēs tos visus skaitītu kopā un ar kaut kādu augšupejošu tendenci, tad attiecīgi šie 8% arī būtu sasniedzami. Tad mums ir mērķis palielināt pamata digitālās prasmes iedzīvotājiem no 55% uz 80%, studējošo skaitu un arī izglītojamo skaitu STEAM jomās, tātad arī praktiski dubultojot līdz 2000 jauniešu. Tātad tas būtu ne tikai Ventspils augstskolā vai tehnikumā studējošie, bet arī Ventspils digitālā centra pulciņās esošie bērni, mūzikas skolā, RTU filiālē un tā tālāk un tā joprojām. Tad mums ir arī pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms, arī tiešsaistē, pieaugums no 50% uz 100%, bet šeit ir šis uzsvars uz vārdu arī. Tas nenozīmē, ka tagad visi pakalpojumi būs tikai digitāli, tie arī attiecīgi tiek nodrošināti arī klātienē, bet, lai pakalpojums būtu ērti pieejams klientam, tam ir jābūt arī tiešsaistē pieejamam. Un ir plānots, ka sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centriem vismaz 80% no Ventspils, teiksim tā, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem ir veikuši digitālā brieduma testu, kas nozīmē, ka ir novērtēts esošais digitalizācijas status, jeb briedums, un izstrādāta ceļa karte konkrētai iestādei, organizācijai, tālākai digitālajai attīstībai. Šie pakalpojumi šī brīža Eiropas fondu ietvaros ir pieejami bez maksas. Tālāk mums ir joma infrastruktūra. Tātad tur mēs arī esam plānojuši, ka pašvaldību iestāžu un uzņēmumu saziņa ar klientiem notiek arī digitāli, līdz pat 95% šis mērķis ir plānots. Atkal uzsvars uz vārdu arī, jo saziņai vienmēr ir jābūt arī pieejamai, tā skaitā klātienē vai telefonu sarunā, bet, kā jau arī iepriekš minēts citā rādītājā, tad klientu ērtību nodrošināšanai tai ir jābūt arī digitāli. Un interneta pārklājums, tur jāsaka, ka jau esošā bāzes vērtība ir pietiekami augsta, pateicoties Ventspils digitālā centra un pašvaldības ieguldījumiem, tā kā galvenais mērķis ir uzturēt esošo optiskā interneta, teiksim tā, pieejamību pilsētā. Attiecīgi, tikko ir kāda jauna industriālā zona vai jauna ēka, tad attiecīgi nodrošināt, ka arī tur ir pieejams tikpat ātrs internets kā citur. Pie infrastruktūras arī ir tāda joma kā industriālajā parki. Šobrīd Ventspilī industriālo parku kopējā platība ir 26,500 kvadrātmetri. Atbilstoši tam, ka ir plānots industriālo parku paplašinājums, tad līdz 30. gadam plānots, ka tas sasniegs jau 41,500 kvadrātmetrus, kur arī daļa no šī parka teritorijas, protams, ir pieejama un maksimāli tendēta uz IKT un zaļo tehnoloģiju jomas uzņēmumiem kā tādiem. Un trešais sasniedzamais ir digitālās platformas. Konkrēti tiešsaistes pakalpojumu saņemšanai, tad ir plānots, ka Ventspilī rodas vismaz viena digitālā platforma līdz 2030. gadam, kā atbildīgās institūcijas norādītas Ventspils digitālais centrs un Ventspils augsto tehnoloģiju parks. Domāju, ka vismaz viena gan jau, ka mums arī taps.
Pēdējā joma, 4. uzņēmējdarbības joma. Tātad ir diezgan ambiciozs plāns palielināt uzņēmumu, tieši uzņēmumu, kas nodarbina vismaz 100 IKT speciālistus skaitu pēc būtības 4-kāršot. Uz 21. gadu Ventspilī bija šāds viens uzņēmums, SIA Quality Jobs. Līdz 2030. gadam ir plāns, ka šādi uzņēmumi ir vismaz 4. Teiksim tā, ka uz šo brīdi jau ir vairāki, kas jau ir pietuvojušies šim skaitlim vai pārsnieguši, pieņemsim SIA Azeron vai SIA Hansa Matrix, līdz ar to šī uzņēmējdarbības attīstība ir pietiekami labā līmenī, lai šis rādītājs mūsuprāt būtu arī sasniedzams. Tad viens no mērķiem ir mākoņu pakalpojumi un mākslīgais intelekts. Pēc šī brīža datiem, tie gan ir Latvijas dati, bet mēs varam pieņemt, ka Ventspilī ir līdzīga situācija. 11% no uzņēmējiem izmanto lielos datus, tad mūsu mērķis ir, ka vismaz 75% izmanto kādu no šīm tehnoloģijām, tātad lielie dati, mākoņu pakalpojumi vai mākslīgais intelekts. Ņemot vērā šī brīža pasaules tendences, īpaši mākoņu pakalpojumu un mākslīgā intelekta attīstībā un popularizēšanā, tad attiecīgi palīdzot uzņēmējiem saprast, kā šīs tehnoloģijas izmantot savā labā, šis mērķis noteikti ir arī sasniedzams. Viens no pēdējiem slaidiem tieši arī pēdējie mērķi uzņēmējdarbības jomā - digitālo tehnoloģiju izmantošanas intensitāte. Šobrīd 50% uzņēmumu ir sasnieguši vismaz pamatu līmeni, un pēc šī brīža datiem, kas varbūt arī nav tik pilnīgi par augstu līmeņa sasniegumiem īpaši nav datu, bet galvenais mērķis ir, ka vismaz 90% uzņēmumu ir sasnieguši vismaz pamatu līmeni digitālajās prasmēs, un 25% augstu vai ļoti augstu līmeni. Tas arī ir kritiski, teiksim tā, šī brīža tendenci attīstībā, un lai uzņēmēji nezaudētu konkurētspēju attiecībā pret citu valstu un pilsētu uzņēmējiem. Un visi iepriekšējie mērķi un sasniedzamie rādītāji pēc būtības ir tendēti, lai būtu pieaugums tieši IKP, iekšzemes koproduktā. Sekmīgi virzoties visu iepriekš minēto mērķu sasniegšanā, mums pēc būtības vajadzētu arī sasniegt to, ka Ventspils pilsētas IKP pieaugums vidēji gadā sasniedz 3%. Šobrīd tas ir bijis zemāks pēdējos gados ar tādām nelielām svārstībām, bet tad izējot no šiem strateģiskiem mērķiem, mēs virzamies uz 3%. Kāpēc 3%? 3% ir tieši ar mērķi, lai mēs, teiksim tā, noturētu augsto līmeni gan attiecībā pret citām Latvijas pilsētām un, protams, arī Eiropā. Tas īsumā viss par mērķiem, sasniedzamiem rādītājiem. Ja ir kādi jautājumi, droši varat uzdot, mēģināšu atbildēt. Paldies! Jā, varbūt jāsaka Andrē, tad labdien! Kamēr jūs domājat, un varbūt tiešām ir kāds ierosinājums vai komentārs, ko jūs vēlaties sniegt stratēģijai, tad es vēlos atgādināt, ka šo digitālo transformācijas stratēģiju jūs varat komentēt līdz 22. datumam, tātad vēl nepilna nedēļa, un šie dokumenti ir brīvi pieejami ikvienam no jums 5 vietās Ventspilī, tātad Ventspils augstskolas bibliotekā, Pārventas bibliotekā, Gāliņciema bibliotekā, galvenajā bibliotekā un Ventspils Valdspilsētas domas 1. stāvā pie dežuranta. Tā. Ko? Ja vien jautājumu nav un viedokļu nav, tad sakam lielu paldies Sandrai par prezentāciju un uz tikšanos citurreiz. Visu labu!